es saņēmu savu pirmo korāla maina ūdens paciņu. Kā to pagatavot? Tātad ņemam savu dzeramo pudeli vai kaut kādu trauku, kas ir 1,5 litra tilpumā. 2/3 uzpildām ar dzeramo ūdeni. Un 1/3 pieliekam karstu vārītu ūdeni. Tad būs īstā vajadzīgā temperatūra. Tad vēram vaļā korāla maina iepakojumu. Izņemam vienu paciņu maziņo, kurā iekšā ir koraļu smiltiņas, bagātinātas ar 69 mikro-makro elementiem, un metam iekšā ūdenī. Pēc 5 minūtēm ūdens ir gatavs dzeršanai. Kas vēl ir jāzina par šo ūdeni? Tā kā tas ir negatīvi lādēts, dzīves strukturēts ūdens, to nedrīkst maisīt ar metāla priekšmetiem. Arī nedrīkst liet termosā. Tas nedrīkst saskarties ar metālu, citādi tas var zaudēt savas īpašības. Maisīt šo ūdeni varam vai no ar plasmasas vai stikla salmiņu, vai arī ar sushi kociņiem. Ļoti svarīgi ievērot ūdens lietošanas režīmu. Tātad tiklīdz tu no rīta pamosties, pirms visām kafijām, pirms nekā, tukšā dušā izdzer apmēram 640 ml šāda silta ūdens. Tas ir aprēķinātais daudzums, lai mūsu zārnas izskalojās visā to garumā. Tad, kad tu esi izdzēris šī ūdens rīta devu, tad pēc 15-20 minūtēm var ēst brokastis. Ēšanas laikā šo ūdeni nedrīkst uzdzert. Kāpēc? Tāpēc, ka šis ūdens ir sārmains, bet ēšanas laikā mums ir vajadzīga skābe, kuņģa skābe, kas tiek galā ar uzņemto ēdienu. Tāpēc mēs nedrīkstam dzert šo ūdeni ēšanas laikā, jo tas var neutralizēt kuņģa skābi. Un tas mums ēšanas laikā nav vajadzīgs. Ja gribas dzert ēšanas laikā, tad droši var dzert kaut kādus kompatus, morsiņus vai citronu ūdeni. Tad, kad esam paēduši, tad stundu pusotru pēc ēšanas, tad, kad jau viss ēdiens ir pārstrādāts, tad atkal varam dzert šo ūdeni. Tāpat šo režīmu ievērojam visas dienas garumā. Kam vēl jāpievērš uzmanība dzerot šo ūdeni? Vislabāk to dzert siltu, lēnām malkojot. Nevajag izdzert puspudeli vienā rāvienā. Minimālā dienas deva šim ūdenim ir 1,5 litrs. Viens maisiņš ir arī paredzēts uz 1,5 litru. Tad, kad mēs šito ūdeni izceram, lejam klāt un lai mums ir ko dzert visas dienas garumā. Es ieteiktu bišķiņ pavērot savu organismu, jo tā kā šis ūdens var dot enerģiju, un šis ūdens ļoti labi skalo organismu un bieži ir jāiet čurēt, es ieteiktu to vairs nedzert pēc 5:30, lai tas vakars ir bišķiņ mierīgāks, bet jāskatās pēc pašsajūtas. Vakarā tad var vienkārši dzert parastu ūdeni.